Intersekcionalitātes istaba ir vieta, kurā mēs apzināmies, ka visas apspiešanas formas, tāpat kā visas atbrīvošanās formas, ir savstarpēji saistītas. Tā ir vieta, kurā mēs kritiski izvaicājam, apšaubām un dekonstruējam, bet vienlaikus arī iztēlojamies iekļaujošāku un drošāku pasauli nākotnē un jau tagad. Šajā sērijā es sarunājos ar Ingu Gaili. Inga ir dzejniece, rakstniece, dramaturģe un sieviešu tiesību aktīviste. 2015. gadā viņa ir izveidojusi projektu Sieviešu stand-ups, bet kopš 2018. gada bijusi organizācijas Latvijas PEN vadītāja. Inga ir cilvēks, kas gan caur savām grāmatām, gan dažādām aktīvismu izpausmēm ir tieši vai netieši pamudinājusi un iedrošinājusi daudzas sievietes un cilvēkus iestāties, rakstīt un domāt gan par sieviešu tiesībām, gan par dažādiem citiem sociālas līdztiesības jautājumiem. Un šoreiz mēs ar Ingu sarunājamies par vārda brīvību, pašcenzūru, iemesliem, kādēļ cilvēkam ir svarīgi iestāties par taisnīgumu un līdztiesību, arī tad, ja apkārtējie cilvēki vai sabiedrība to pārāk neatbalsta. Un tāpat mēs dalāmies savstarpējās pārdomās, bažās, bailēs un varbūt nedaudz arī cerībās saistībā ar aktuālo ģeopolitisko situāciju. Pirms jūs klausāties šo sarunu, es gribu pateikt milzīgi paldies visām un visiem, kas atbalsta podcastu veidošanu, un vēlos arī aicināt, ja jums ir tāda iespēja, un ja jums patīk intersekcionalitātes istabā dzirdamais saturs, kā arī šķiet būtisks iekļaujoši feminismu idejas, apsvērt, atbalstīt podcastu platformā Patreon. To var darīt adresē patreon.com// intersekcionalitātes istaba. Tur jums būs pieejams arī papildus saturs. Tāpat podcastu var atbalstīt arī ar nelielu vienreizēju ziedojumu PayPal. Un jūsu atbalstam ir patiešām liela nozīme, un es to ārkārtīgi novērtēju. Bet tagad saruna ar Ingu Gaili. Čau, Inga! Čau, Katrīna! Ja mēs domājam par tādu Latvijas feminisma vidi, tad tu noteikti esi viena no atslēgas figūrām, jo tu esi gan projekta Sieviešu stand-ups izveidotāji, kas noteikti ir bijusi komforta vieta ļoti daudzām sievietēm, kur viņas var dzirdēt un uzklausīt tādu spoguļojumu dažādām savām pieredzēm, kuras noteikti bieži nebūtu nav vieglas un kam arī publiskajā telpā nereti pietrūkst vietas un vai vispār nav vietas, un tas noteikti arī kalpo par tādu iedrošinājumu daudzām sievietēm un cilvēkiem varbūt arī pašām kaut kā konfrontēt sevi kādiem jautājumiem vai problēmām, kas ir nevienkāršas un sarežģītas, un varbūt arī kaut kādā brīdī palīdz vai dod iedrošinājumu sākt par to runāt, gan privāti, gan publiski. Un tāpat arī Latvijas literatūras vidē, gan caur saviem darbiem, gan arī citām aktivitātēm, tu esi zināma kā cilvēks, kas iestājas gan par sieviešu tiesībām, gan arī citiem sociāliem un politiskiem jautājumiem. Un tu esi arī 6 gadus bijusi atjaunotā Latvijas PEN vadītāja. Un tās lietas, ko tu dari, noteikti ir atvērušas telpu un devušas balsi un iedrošinājumu daudziem cilvēkiem un daudziem procesiem. Un man liekas, ka to ietekmes lauku pat tā līdz galam nevar izmērīt, jo tas noteikti kā turpina notikt. Vismaz man tas ir bijis ārkārtīgi liels iedrošinājums redzēt, ka ir kāda balss, kas konsekventi un skaļi iestājas par līdztiesību un runā par lietām nevis tikai dažreiz un varbūt kaut kā tā sezonāli vai tad, kad kaut kas aktuāli ir noticis, bet dara to ilgstoši un arī brīžos, kad tas nav viegli, vai varbūt brīžos, kad tu kontekstos esi vienīgā, kas par šīm lietām iestājas, un tas ir tā ārkārtīgi palīdzīgi, un tas arī man ir ļāvis kaut kā pamazām saprast, ka es arī drīkstu un varu runāt par dažādām
lietām, kas man ir aktuāls gan personiski, gan arī iestāties par savām vērtībām vai kaut kādiem politiskiem uzskatiem, vai arī, nezinu, ja man ir kaut kādas idejas vai projekti, ko es vēlos realizēt, kaut kā šis podkāsts, ka tas dod tādu sajūtu, ka es to varu vienkārši darīt, un man nav nevienam jāprasa atļauju vai kaut kā jāsagaida, ka kāds to leģitimizēs. Nezinu, kaut kādi ļoti svarīgi cilvēki, un tā kā par to tev liels paldies. Bet jā, es gribu tev sākumā pajautāt, kāpēc tev ir tik svarīgi iestāties gan par sieviešu tiesībām, gan arī varbūt par tādiem sociāliem, politiskiem jautājumiem plašākā nozīmē, lai gan mēs dzīvojam sabiedrībā, kur to nav viegli vienmēr darīt. Pirmkārt, paldies par visu, ko teici. Tas arī man ir tā kā iedrošinoši, bet arī kaut kā ļoti aizkustinoši. Paldies. Bet tad es par to domāju, par to jautājumu. Kāpēc es tā daru? Pirmā automātiskā atbilde ir tāpēc, ka es esmu muļķe. Ka es nerūpīju fišku par to, kādas sekas var būt manai darbībai. Bet, labi, tas tāds joks daļai. Bet tur ir kaut kāda mazliet tā sajūta, kas ir, tur ir arī kaut kāds tas mans psiholoģiskais zīmējums vai temperaments vai arī kaut kādu traumu seku dēļ, ka es neizprotu to lineāro cēloņu seku sakarību dažreiz tik labi, un tāpēc dažreiz arī varbūt rīkojos šķietami impulsīvi, tā kā liek manas impulsi, nepārdomājot iespēju, kas tur varētu notikt. Bet vēl viena lieta ir, ka es tās pašas savas personīgās pieredzes dēļ, arī varbūt temperamenta dēļ esmu tā kā jutīgāka pret varmācību vai pret kaut kādu, un tas nevienmēr ir ērti. Sāp iekšas, tā kā. Man grūti to izturēt, to Latvijas sabiedrībā un kultūrā, to pierasto tādu nogaidīsim, redzēsim, kā būs, kurš būs stiprākais, kuram būs tas pareizais viedoklis. Jā. Tā diezgan fizioloģiski man šķiet, bet arī, varbūt, zin kā, mana audzināšana, vai arī varbūt, ka šeit nostrādājas par labu audzināšanas trūkums, tā kā īsti nebija tāds liels kaut kāds audzināšanas, jo, vecākiem bija daudz citu lietu, tad es nedabūju to tik daudz skaidru to dzimumu lomas, kas es esmu, kā man jāuzvedās kā meitenei, vai kā. Arī, protams, arī manai mammai raksturīgs diezgan enerģētisks tāds iestāšanās un valdonīgs iestāšanās par savu patiesību, bet tā kā es no viņas varbūt pat nedabūju to viņas pārliecību tik daudz, tad es diezgan lielā mērā izglītojos caur grāmatām. Un pat ja es esmu dzimusi 1976. Gadā, tik un tā, tomēr bija jau pieejams, grāmatas, un viņās, ja viņas ir tīra propaganda, tad viņas ir garlaicīgas, bet daudz grāmatas ir foršas grāmatas, un tajās var izlasīt tomēr daudz ko foršu un iemācīties arī kaut kādu empātiju. Līdz ar to varbūt kaut kā tā tas ir veidojies, nezinu, protams, ļoti grūti tā man pagrūti reflektēt par to, kas, kā un kāpēc, bet tīri tehniski tas, piemēram, to pēnu atjaunošanu. Tur jau tajā laikā bija vairāk tādas 2018. Gadā tādas runas un kustības, kad vajag to atjaunot. Arī no iekšpuses bija izveidojusies pēnu sarunu grupa, kurā bija Inga Žolude un Ilmārs Lāpins, un tad Katlīne Kaldmā, kuru es pazinu mazliet, kas bija Igaunijas PEN vadītāja, un tajā laikā arī PEN starptautiskā sekretāra atbrauca uz Rīgu, un tas viss bija, bet tas bija arī kaut kādā veidā tāds traģikomisks
es biju tieši ar jaunāko bērnu slimnīcā, nekas tur baigi nopietnas nebija, bet es biju slimnīcā, bet es dabūju 2 stundas atbrīvojumu iziet un satikos ar Katlīnu, un Katlīna teica, jā, tagad ir tā, ka vajag, ir pēdējais laiks, vajag atjaunot to pēnu. Un tad kaut kāda sava atbildīguma dēļ arī es to tā kā, mums tas ir jāizdara. Jo kamēr mēs tikai, sarunājamies, tad vajag norganizēt. Un tad es arī to kaut kā norganizēju, arī Katlīna palīdzēja ar to dokumentāciju un arī ar juristes atrašanu. Vai to Maira Dobela atrada. Maira Dobela sarunāja juristu pāri, kuri sagatavos statūtus par velti. Tā kā bija arī, apkārt vienmēr ir tie citi forši cilvēki, kas arī, kuri uz tā ideja interesē un aizrauj. Vai aizrauj, bet vienkārši arī jūt to nepieciešamību. Un es domāju, lai kā tur gājas ar PEN, tas bija tomēr ļoti svarīgi, ka mēs to norganizējam, jo tomēr ir šī organizācija, un lai viņi ir maziņi, bet tas ir svarīgi, ka ir šī organizācija, kura var pateikt, nē, tas nav ok, Ieva Aubiško ir jāatbalsta, pret Brekti nevar vērsties. Tas ir ļoti svarīgi, ka šie viedokļi parādās mūsu kultūra telpā. Un tas ir būtiski. Par sieviešu stand-up arī tā kā, interesanti, ka visur tā kā ir bērni klāt, un es pirms bērnu piedzimšanas varbūt es pat nezinu, kā tas būtu bijis. Katram cilvēkam ir, protams, savs kaut kāds palaidē mekānisms, bet es arī pie terapeita aizgāju tikai tad, kad mana meitiņu piedzima. Un tad es acīm redzot kaut kā sajūtu, kad viņai bija gads, kad, šitā nevar vairs tālāk iet, ka man ir vajadzīgs kaut kāda palīdzība, ka es netieku galā ar to dzīves realitāti un arī ar savām kaut kādām reakcijām. Bet par to stand-up, tas stāsts, man liekas, jau ir daudz kur izskanējis, bet tur arī sakritība Liena Jurgalāne no Kaņepes kultūras centra uzaicināja mani un arī Lindu Curihu un vēl kāds tur bija runāt par to, ko mēs varētu darīt 8. martā, un tad es biju kaut kā jau skatījusies komēdijas, un tās viņas man bija ļoti atvieglojušas dzīvi, un tajā brīdī es jutos briesmīgi, tā bija viena riektīga krīze manā dzīvē 2015. gadā martā, jo manam bērnam bija 4 mēneši vai kā, bet, tā kā tā laulība bija izjukus, vai, es gribētu tomēr pateikt, ka, vīrs bija aizgājis no ģimenes, un tā priekš manis bija briesmīga situācija, un es domāju, lai es justos labāk, es domāju, varbūt uz to var paskatīties no kaut kāda komiskā viedokļa. Un kopš tā laika jau, protams, man arī jāpiemin, ka kopš tā 2015. gada 8. marta lielā mērā mēs ar Lindu to organizējam un veidojam. Kā mums tur... Un tur ir arī vēl daudz citi cilvēki, kuri katrā... Un to arī bija sieviešu stand-upā. Bet man liekas, ka tas arī ir būtiski, jā. Bet kāpēc... es jau pati arī, tāpēc, ka vēl ir viena lieta, tur ir tās fizioloģiskās, psiholoģiskās moments, bet tā vēl viena lieta ir tas, ko, piemēram, šobrīd skolā piefiksēju arī, man vajadzētu, es strādāju skolā par literatūras skolotāju, un es domāju, vai man ir, ko viņiem iedot izlasīt par dzimumu līdztiesību, kaut kāds literārs darbs. Un es vai man ir kāds tāds spēcīgs darbs, kas runātu par mobbingu, un daži tādi tulkojumi ir parādījušies. Bet tad, kad es šo jautājumu sev uzdodu, skolā es to īsti nedaru, jo tur tās varas dinamikas, es neuzrakstu viņiem savu dzejoli, un es arī nedodu viņiem īsti lasīt savu dzejoli, tāpēc, ka tas būtu pavisam tāds kaut kāds, man liekas, ne īsti pareizs veids, jo es tomēr esmu skolotāja, jau tā ir viena varas dinamika, un ja es viņiem vēl teiktu, tagad lasiet arī manu literatūru, tas, man liekas, nebūtu pareizi. Bet, ko es gribēju ar šo pateikt, ir, ka
Tad, kad es sajūtu, ka man nav tās telpas, kur runāt par savām tiesībām, tad es domāju, varbūt man viņa jāuzraksta, vai varbūt viņa man jāizveido. Un tad, kad tā telpa jau ir izveidota, tad izrādās, ka ir jau bijušas arī vēl kādas mazas telpas, kuras tā kā es sāku pamanīt, vai arī citi cilvēki, kā telpas, kuriem arī tas ir svarīgi. Jā, tāpēc arī varbūt. Tu vēl minēji to tādu gandrīz fizioloģisku atbildes reakciju uz sabiedrībā notiekošu vardarbību un nespēju to tolerēt. Kā tu domā, vai tas ir vienkārši jautājums, kas man ļoti interesē, par ko es ilgstoši esmu domājusi, vai lai sajustu vai kaut kā spētu ieraudzīt, ka tas, kas notiek, ir kaut kāda veida varmācība, bet ja viņi īstenojas varbūt ar kaut kādiem plašākiem politiskiem varas mehānismiem, vai cilvēkam pašam ir jābūt kaut kādai traumatiskai pieredzē, vienalga vai ģimenē, bērnībā, jābūt pieredzējušai jābūt seksuālas vardarbības pieredzē, vai vienalga, ir miljons veidi, kā cilvēks var pieredzēt savā privātajā dzīvē vardarbību, vai tā var būt institucionāla vardarbība, vidas pieejamības kontekstā. Vai tas jautājums varētu to formulēt arī no otras puses, kā tev šķiet, vai cilvēkam, kura bērnība ir bijusi nosacīti laimīga, viņam varbūt nav kaut kādas tādas mega traumas, un varbūt viņš pat ir kaut kādos ārējos aspektos gan privileģēts, vai šādam cilvēkam nav iespējas ieraudzīt, ka tas, kas notiek pasaulē, nav ok. Nav ok apspiest sievietes, nav ok veikt genocīdu, nav ok iebrukt citā valstī un tā tālāk. Es domāju, es domāju, ka viņam ir iespējams, bet viņam jābūt izglītotam, viņam jāgrib izglītoties. Jo, pirmkārt, es arī gribu pateikt, man šķiet, ka mēs dzīvojam plašākā nozīmē mobbingojošā sabiedrībā, un lai no tā, un mēs visi piedzīvojam, es nezinu, kurš nav, mēs visi piedzīvojam tādas vai citādas traumas, un tad pēc tam, kaut gan, labi, izstāstīšu šito teoriju, un tad, kad mēs esam to traumu piedzīvojuši, tad jau vai mēs saņemam atbalstu tās cietināšanā, vai nē, un tad, ja mēs nesaņemam, tad mēs varam nospriest, ka drošākā vieta ir būt varmākam. Un tā tas arī ir varbūt kaut kādā situācijā. Vismaz tev ir kaut kāda kontrole. Un ja tās trauma ir bijusi ļoti smaga, tad tu vari, cilvēks var izspriest, tas bija drausmīgi, es par to vispār, man nav, un cilvēkam nav nekāds atbalsts, viņš izlēmj, bet man ir jāatgūst kontrole par šo. Tad kā es atgūšu kontroli, tas, ko es pazīstu, ir kā kāds cits man ir kontrolējis, būdams varmācīgs. Tad es darīšu to, un tad tas loks turpinās. Bet ne visi, kas ir pieredzējuši traumu un nav saņēmuši atbalstu, kļūst par varmākām, lai gan risks, protams un ir, arī mums visiem tās risks ir. Jā, un es arī negribu šo absolutizēt, jo arī es saprotu, ka pēdējā laika tie psiholoģiski pētījumi bija kādu laiku, bija tas pieņēmums, visi, kas ir seksuāli varmākas, piemēram, pret bērniem, pedofili, ka viņi paši ir seksuāli izmantoti bērnībā. Šobrīd tā nav, tādu pierādījumu nav, un tas nav, tā statistika uzrāda, ka tas nav obligāti, ka tas nav vienmēr. Protams, ka briesmīga bērnība tomēr ir tāds pagrūdošs mehānisms pret to, kas notiek. Jā, bet, nē, un ne visi, kas nav saņēmuši atbalstu, viņi saņem atbalstu kaut kādā citādā veidā varbūt, bet atbalsts ir vajadzīgs. Un tas ir mūsu uzdevums, kā sabiedrības uzdevums, tātad pirmkārt runāt par to, kas ir problēma, otrkārt atzīt, ka tas ir noticis, ka tās kļūdas ir notikušas, ka tās varmācības ir notikušas, tad pauzēt un skatīties,
ko darīt un dziedināt un palīdzēt cilvēkiem, kas ir cietuši, primāri palīdzēt cilvēkiem, kas ir cietuši, tad domāt, kā lai tas neatkārtojas, jā. Bet, patriarchālai sabiedrībai jau šis nav raksturīgi, nav vajadzīgi. Un šobrīd, tas, ko mēs redzam, es tur domāju par to mūsu sarunu, un es arī domāju par to šobrīd, kas šobrīd notiek, ka Trumps ir organizēt kā miera sarunas, un Zeļenskis ir, protams, teicis, ka jā, mēs piekrītam uz pamieru, lūdzu, mēs gribam, un Putins ir teicis, teorētiski tas jā, teorētiski, bet kā tad tā Ukraina uzvedīsies, un vai tad viņa ies no mums prom? Tad nē. Un tas, man liekas, ir tā kā, un es tiešām redzu, ka tas kaut ko raksturo par to mūsu patriarchālo sabiedrību, un Putins ir vīrietis, un Zeļenskis un Ukraina ir sieviete un nebināri cilvēki, jo Trumps tā kā runā teorētiski un idealizēti kaut kādā savā burbulī, viņš dzīvo, galvenais ir karu pārtraukt, lai neviens vairs nemirst, mēs visi tam piekrītam, un Ukraina saka, jā, protams, tas ir labi, jāatzīst, ka sievietes arī ir cilvēki, un teorētiski būtu labi. Un arī Trumps saka, kaut kādā veidā, tā kā viss tā patriarchālā sabiedrība saka, teorētiski ir jāatzīst, ka sievietes ir cilvēki, un teorētiski būtu labi, ja viņas saņemtu līdzvērtīgu algu un tādu pašu darbu, varētu attīstīt savus talantus un tā, un tā teorētiski būtu ļoti labi, ja tas karš beigtos. Un tad Ukraina saka, jā, labi, būs pamieris, vismaz parunāsim par to. Un sievietes arī tāpat saka, mēs neienīstam vīriešus. Tas ir katrā intervijā, kurā kādai sevis cienošai kultūras darbiniecei, protams, jāapliecina, es neienīstu vīriešus, nekādā gadījumā neienīstu vīriešus, un tad sievietes saka, jā, es neienīstu vīriešus, bet varbūt beidziet mūs izvarot un nogalināt, ok, bet to pat nedrīkst pateikt, jo vīrieši tā kā, mēs esam tik satraukti, jā. Bet šajā brīdī, kad mēs sakam, lūdzu, parunāsim par to pamieru, parunāsim, kā dzīvot tālāk, šajā brīdī tā kā es redzu, ka vīrieši tā kā, es, protams, te visu simbolizēju un vulgarizēju, bet viņi saka, nē, mēs neesam gatavi. Tā kā Putins, viņš nav gatavs, viņš nav gatavs izvest karaspēku no Ukrainas, viņš nav gatavs ļaut Ukrainai būt neatkarīgai. Un tad ir kaut kāda daļa vīriešu, kuri it kā ir tādi, kuri saka, mēs neesam gatavi atzīt to, kas ir noticis, mēs neesam gatavi atzīt to, ka mēs esam, ka vīrieši ir darījuši pār sievietēm, kad vīrieši turpina darīt pār sievietēm, un kad līdztiesības nav, un tad ir daļa vīriešu, kuri nav arī gatavi. Viņi varbūt to nesaka, bet varbūt pat saka, kā Andrew teica un izrietošie, kuri saka, mēs neesam gatavi atteikties arī no pirmās nakts tiesībām vai no tā, ko mēs darām. Un tad tas Trumps pa vidu tā kā mūsu kultūra vai sabiedrība. Sieviete, tu nemāki uzvesties, jo tas ir tas, ko viņš var kontrolēt. Viņš jau nevar, viņam ir bail no tā Putina, viņš nevar viņu īsti kontrolēt. Lūk, un šis ir tāds, tāpēc es nezinu, kad ievēlēja Trumpu par prezidentu, man pirms tam, tajā iepriekšējā vakarā, es tur esmu rakstījusi tādas pārdomas, ka par to, ka es esmu tik dusmīga uz patriarchālu sabiedrību, ka man jābaidās, ka to Trumpu ievēlēs. Ka man ir tik daudz baiļu, ka viņi tiešām ievēlēs. Un tad, kad viņi ievēlē, es tā, ok. Un tagad es esmu tādā sēru skaidrībā par to, ka, tiešām, ka vīrieši ienīst sievietes. Tas nav tik skaidri tādā
Bet šis ir ļoti precīzi kaut kādā ziņā, jo tas ir līdzīgi. Es arī kaut kādā ziņā varbūt jūtos līdzīgi, jo man šķiet, ka ir daudz cilvēki, kuri jūtas šokēti un pārsteigti par to, ka Trumpu ievēlēja. Un, protams, ka Trumps ir milzīga problēma un viņš ir mūs aizvest līdz dažādām katastrofām vienkārši ļoti īsā laikā, bet tajā pašā laikā, nu, tas, ka ASV sabiedrība vispār ir spējusi ievēlēt Trumpu un ir tā problēmas sakne, un Trumps ir tikai kaut kāds, es nezinu, simbols tam. Nu, tā kā Trumps ir liels pamuļķis, kuram ir daudz naudas, bet aiz viņa stāv sabiedrība, kuru viņi tomēr atbalsta, un jau pirmajā Trumpa ievēlēšanas, nu, tā kā viņa termiņā bija skaidri redzams, uz ko viņš būtu spējīgs, ja tikai viņam būtu iespēja. Nu, pasaule vienkārši mainījusies pa šo laiku, un tagad var dažādas lietas izdarīt, ko to laiku nevarēja. Man arī liekas, ka raugoties uz to no tām miera sarunām un kā tas viss tā kā izspēlējas publiskajā telpā, tā, man liekas, ir tāda tipiska upuru vainošana un gāzlietošanas piemērs, kas man liekas, ka arī, ja mēs to esam piedzīvojuši kaut kā privāti, tad to var kaut kā ļoti arī uzreiz atpazīt, un to es esmu arī lasījusi, ka citi par to raksta, ka tiks šausmīgi grūti uz to skatīties, ne tikai tādēļ, ka, protams, ka mēs visi gribam, lai Ukrainā iestājas taisnīgs miers, bet arī tāpēc, ka tāpat par sevi ir kaut kāda retraumatizācija, ka tu redzi, ka tas notiek, ka Trumps var tā izturēties pret Zelenski, un tad, nezinu, cilvēki vēl saka, ka, jā, bet, protams, ka viņam jādomā, kā runāt ar Trumpu, jo Trumps ir ietekmīgākais cilvēks pasaulē, un viss kaut kāds šis absolūtais absurds. Un tur jau arī pilnīgi precīzi tas domā, kā ģērbties, kas ir tā kā pilnīgi precīzs simbols par to, kas tiek steigts sievietēm. Un tas Trumps arī tā kā, un Vants viņam saka, domā, kā ģērbties, kā tu esi saģērbies. Un aizmirst pēkšņi žurnālists vārdu, bet viņam Ašmana Vilsona žurnālista bija nopublicējusi savā profilā 8. martā pētījumu statistiku par to, kā Latvijas sabiedrība domā, vai sievietes ir vainojams pie izvarošanas, un 50% bija tie, kas domā, ka jā, ja sieviete ir neatbilstoši ģērbusies vai ierēbusi, ka viņa ir vainojama līdzvainīga izvarošanā. Un tas ir liels procents, un tas ir briesmīgi. Tur ir jāpaskatās precīzāk man tie dati, un es viņus arī varu tev pēc tam pārsūtīt, bet, un tas ir tiešām tāda precīzi tā pati kopija, tas pats, ko piedzīvo Zelenskis un ko mēs visu laiku piedzīvojam, un tā ir retraumatizācija, protams, bet vēl, ko es gribēju par to teikt, ka jā, arī tā Trumpa ievēlēšana, viņa jau, un to es kaut kā, tā esmu jutusi tādos vārdos vēl ka viņa ir tā kā, atļaujas karoks citiem, mūsu čeks ir, kā, viņš ir ievēlēts, viņš ir prezidents, viņam ir svarīgākais darbs, viņš ir dabūjis svarīgāko darbu pasaulē, kaut arī viņam ir 25 apsūdzības izvarošanā. Un tātad, ok. Un Hermans vēl viņu nosauc par gudrāko cilvēku pasaulē. Oi, bet tas ir vispār. Pat tas būtu komiski. Vienīgais, kas nav komiski, ir tās izpārdotās biļetes. Jā, es arī nespēju beigt par šo domāt. Tas ir dramatiski. Tiešām, Tad arī šķietam sakarīgi cilvēki, kā no vienas puses mēs saprotam, un varbūt vēl viena lieta, kas man liekas ārkārtīgi problemātiska, ka labi, jau ir daļa cilvēku, kuri, es esmu viens no tiem cilvēkiem, kur Hermans vēl nav bloķējis, tāpēc es varu reizēm, es pārāk daudz ar to nenodarbojos, jo man liekas, ka Hermans, Lanka un vispārējie ir vienkārši tāda uzmanības novēršana, kas īstenībā mēs par to satraucamies, cepamies, un tas pat atņem mums resursus darīt kaut ko tiešām jēdzīgi, bet reizēm īpaši es ieraugu, ka kāds ir kaut ko citējis vai kādos savos lokos, tad es aizēju paskatīties. Un šobrīd es jau redzu, ka ir arī cilvēki, kuru vārdus es atpazīstu, kas norāda diezgan atklāti viņam, ka nav ok tas, ko viņš saka, un kas, protams, ir tikai Ukrainas un Trumpa kontekstā. Bet Hermanim jau gadiem ilgi ir seksistiski, homofobiski, ksenofobiski izteikumi, viņš ir vienkārši mizogīns ķēms. Un tā nevienam nav bijusi problēma. Viņš ir fašists, un tā nav bijusi problēma. Tikai tagad, kad mēs, un es domāju, ka vispār lielā mērā, ja es esmu pavisam atklāta, ka tas cilvēku sašutums ir pat nevis tikai Ukrainas dēļ, bet tāpēc, ka cilvēki baidās no tā, ka mēs būsim nākamie un ka mums ir patiešām tā kā liela sūda šobrīd. Un tāpēc vajag Hermanim sākt aizrādīt, ka nav ok tas, kā viņš runā. Bet pirms tam
tā kā viss bija kārtībā. Un es tā kā man tas liekas neticami, divkosīgi, pretīgi, un ir grūti uz to noskatīties. Nu, arī Latvijas mēdījos tā kā, un arī tajā, politiskajā atbildē pēc Trumpa ievēlēšanas tā nešķita nevienam problēma, tā kā silti sveicieni no prezidenta, kas ir, protams, viņi it kā Pienākums, bet arī tā, pienākums, man liekas, bet protokolu viņš var izpildīt arī netik silti. Varbūt, visādi var būt, bet tajā brīdī, kad bija skaidrs, kad Trumps būs kopā ar Putinu, tajā brīdī tātad mēs pamanām, ir problēmas. Un es domāju par to, piemēram, arī es pēkšņi arī saskatu kaut kādas tādas tendences, kad, tomēr būtu jāatzīst, ka mēs neesam rīkojušies pareizi, vai mēs neesam atbalstījuši īstos cilvēkus, vai cilvēkus, kuri ir runājuši par problēmām, par to, ka mums ir nelīdzvērtīgi mobbingojuši sabiedrību, ka mēs viņus neesam atbalstījuši un dzirdējuši, bet tad ir vēl tā tendence, ka tā kā paga, skatīsimies tomēr uz pozitīvo, mēs visi esam vienā laivā. Mēs neesam vienā laivā. Jā, un apsveikums traumē, un tas, man liekas, ir brīnišķīgs sasniegums, bet mēs, un tiešām, es domāju, ka tas arī izriet no nevēlēšanās atzīt kļūdas. Un ka ir bijušas kļūdas iepriekš, un tas ir tāds diezgan bērnišķīgs sabiedrības mēģinājumi, mums ir tagad jāskatās uz pozitīvo, un ja mēs skatāmies uz to pozitīvo, tas, ko mēs mēģinam krāsot visu tā kā, bet saule vēl lec, un tagad mums galvenais aizsardzība, bet aizsardzība ir svarīga, bet ja mēs neizskatām tās kļūdas, kas ir pieļautas, ja mēs nesakām, mēs nedavām balsi tiem un tiem un tiem, mēs esam nodarījuši pāri LGBT plus kopienai, mēs esam nodarījuši pāri sievietēm, ja mēs to neizskatām, tad tie cilvēki, kas ir spējīgi runāt un teikt, viņi nejūtas droši un viņi apklust kaut kādā brīdī. Viņiem tā balss nav noturīga, viņi neieņem to nepieciešamo vajadu kultūru, jo ja cilvēks runā un viņam nepasaka, es tevi dzirdu, es tevi klausos, un mēs domāsim, ko darīt savādāk, viņš apklust kaut kādā brīdī, un viņš nejūtas droši. Protams, arī realitāte ir tā, ka mūsu sabiedrībā, pirmkārt, man liekas, Me Too nav īsti noticis, bet arī tie gadi, kas ir bijuši, viņi ir saņēmuši tādu atbildes reakciju, naida reakciju un tieši tādu vīriešu aprūpi, kurā viņi tā kā tad citas sievietes skatās uz to, viņi saka, vai nebināri cilvēki, viņi skatās uz to, viņi saka, nē, es negribu tajā būt, es gribu būt drošajā vietā, es negribu piedzīvot to, kas viņai ir jāpiedzīvo, viss šīs naida vilnis. Un tas ir ļoti slikti priekš mums, kā priekš sabiedrības, mēs kļūstam vāji, mēs novājinamies, un tas nav mums tas ir slikti. Un, protams, tas ir slikti priekš tiem cilvēkiem, Jā, es arī par to sievietes apklusināšanu. Es klausījos podcastu The Guilty Feminist, kurā runāja advokāte, kas strādāja arī, piemēram, ar Amberu Herdu, ar Johnny Deppu lietā, un viņa Anglijā jau viņi ir strādā pie tā pie tādas likumdošanas vai pie tā, kas sauc kaut kā law about silencing women, bet tas nevis, kad viņi ieviestu tādu likumu, bet ko darīt, ka notiek sabiedrībā šie procesi, kas ir sieviešu apklusināšanas procesi. Un arī viņa tiešām pastāstīja par šo lietu, arī to, ka viņa Lielbritānijā ir Amber Heard ir nevis uzvarējusi, bet viņa ir atzīta par vardarbības upuri 12 situācijās ir Džonijs Depps atzīts par vainīgu, un tad tā lieta pārcēlās uz Ameriku, kur Depps viņu iesūdzēja, un tas, kas notika, bija vienkārši nenormāla naids un pret viņu, kur pat es kaut kad notika tā tiesas prāva, es domāju, varbūt arī viņa, bet, un kad tur no Deppa puses bija iegāsts milzīga nauda, un viss tās sociālais tīkli, kuri principā viņu noraka, un
un viss. Un visa tā sabiedrība, un visi tie puiši, kur pēkšņi tā kā saskatīja vīrieši šajā Johnnyā Depā, tā kā, ok, tas ir mūsu džeks, mēs iestāsimies par taisnību, Team Johnny, bet, un tā sieviete, kura 12 reizes ir piedzīvojusi kaut kādu nenormālu vardarbību, un viņa tiek pasniegta kā agresīva, dzērāja, problemātiska. Un tas ir neticami, bet tā ir. Bet mums Latvijā tas arī notiek. Tā sieviešu apklusināšana notiek tieši tāpatās. Jā, es tev tieši par to arī gribēju jautāt, tā kā tu jau arī pieskāries tam, kā ir tikušas uztverti tie nedaudzie mītū stāsti, kuri mums ir bijuši. Varbūt kā tu vispār redzi kaut kādus, nezinu, pēdējos gadus, jo, teiksim, tu pieminēji, ka sieviešu stand-ups darbojas jau kopš 2015. Gada, tad un tikko arī bija tam tāda kā 10 gadu jubileja, kas ir ļoti, ļoti forši. Ja mēs to ņemam kā tādu, atskaites punkti, kā tev liekas, kas varbūt ir mainījies vai, tos pēdējās 10 gadus laikā tā sieviešu tiesību kontekstā, un varbūt arī feminismu kontekstā, un vai tu redzi to kā tādu, vienmērīgu procesu, ka kaut kādas lietas jau varbūt kļūst mazliet labākas. Vismaz mēs sākam runāt par sievietes vairāk noteikti runā par dažādām savām gan vardarbības, gan diskriminācijas, gan citām pieredzēm, nekā tas bija iepriekš, bet noteikti tad ir tās sabiedrības reakcijas, un tas noteikti arī apklusina daudzus, kurus būtu gribējušas kaut ko teikt, jā, ka tas šķiet, vai arī kaut kādi ģeopolitiski procesi to noteikti ietekmē, jo mums liekas, kādu sieviešu tiesības nav tik svarīgas, ja notiek karš, lai gan tās kļūst jo īpaši svarīgas, tad, ja notiek karš, tāpat kā citu marginalizētu grupu tiesības, bet to mēs kaut kā īsti neredzam, jā, ka tev šķiet, kas ir noticis pēdējā laikā. Tā teorija, bet tā nav tikai teorija, to jau arī redzam vēsturiski, ka jebkura krīze atsviež cilvēku tiesības atpakaļ. Protams, ka pandēmija arī bija krīze milzīga sabiedrībai, plašākai sabiedrībai, bet es esmu arī sākus domāt arī, ka krīzes rada tieši cilvēktiesību neievērošana. Varbūt mēs varētu iet no tās otras puses un tā kā, ok, jā, ir krīze, bet kā būtu, ja mēs tikai un tad, kad ir krīze, ka mēs tik un tā domātu, ka mēs esam līdzvērtīgi, ka nedara otram to, ko tu sev negribi, kaut kā, ka mēs ievērotu cilvēktiesības, nevis teiktu, ir krīze, un tad mēs varam atļauties. Bet, jā, un tad man liekas, ka viena lieta ir tās ka cilvēktiesība neievērošana arī rada krīzes, bet kas ir kari, un protams, ka mums būtu vieglāk arī izturēt pandēmiju, ja mēs būtu gudrāki un līdzjūtīgāki. Bet pandēmija arī ir krīze, kas mūs tā kā ir atsvieduši atpakaļ, un pēc pandēmijas es redzu, ka ir kļuvis sliktāk, bet arī kaut kur labāk. Es nezinu, ir dažas drosmīgas sievietes ar vien vairāk, kuras uzdrīkst runāt, piemēram. Arī tas pats gadījums ar Anete Ašmanu-Vilsonu, man liekas, Anete Ašmanu-Vilsonu, kur viņa tā kā tomēr izdarīja to, viņa izdarīja mūzikas akadēmijas pasniedzēju lietu, viņa bija drosmīga žurnālisti, viņa to izveidoja ar savu apņēmību un ar to, ka viņa bija pietiekami drosmīga, lai to publiskotu televīzijā. Un tas ir tas plus, kad tie drosmīgie cilvēki. Bet tajā pašā laikā mēs redzam, ka Kupičs, kurš ir pat zaudējis darbu, pret kuru ir izvirzīta krimināla apsūdzība, viņš aizvien turpina darboties mūzikas vidē, viņš saņem KKF finansējumu, viņa aicināja iesaistīties projektos. Viņš saņem KKF finansējumu? Par to pat bija kultūršoks, jā. Tieši par to sabiedrības attieksmi. Turpat, starp citu, tika izvirzīts ļoti drosmīgs apgalvojums priekš sabiedriskā mēdī, kas, man liekas, ir ļoti tāds, gan bieži arī problemātisks, ka procentuāli sabiedrība iestājas pret Krievijas agresiju daudz vairāk nekā iestājas pret vīriešu vardarbību pret sievietēm, kas man likās, sabiedriskais mēdījis kaut ko šādu var pateikt, tas ir diezgan wow. Kā tas ir kolosāli. Jā, ka kaut kāds progress notiek, bet tad ir... Jā, un tas ir tas, ko viņa, bet tas ir tas pats, kad,
Tas spēcīgais, ja mēs runājam arī, piemēram, par to Ambers Hērdas lietu, tas spēcīgais ir, ka viņi ir drosmīgi, viņi saka, šis jūsu mīļotais aktieris, kuru jūs visi pielūdzat kā elku, viņš ir varmāka. Un viņi iet uz tiesu un tos saka, viņš ir varmāka. Bet tas, kas notiek, ir tātad, kas patriarchāla sabiedrība, tais backlash un tā atbildes reakcija ir, ka patriarchāla sabiedrība un cilvēki, kas no viņas iegūst un kas ir pie varas šajās, tā pie mazas varas vai lielas varas šajā sabiedrībā, viņi vienkārši ir negrib zaudēt savu varu, negrib viņu atdot, un viņi ir ar mieru ieguldīt lielus līdzekļus, lai pateiktu, tu pati esi vainīga. Apklusti, mēs negribam, lai viņu apklusinātu. Nu, tā tas ir šobrīd. Jā. Nu, tas, ko mēs varam, katrs varbūt darīt, ir neļauties tai inversējai, mizogīnijai un atrast tos resursus sevī, kuru tā kā sevi slavēt un saudzēt un žēlot. Jo es arī domāju, nu, es, protams, tiešām savu temperamentu dēļ esmu diezgan daudz, kur runājusi, bet caur literatūru. Es jau pārsvarā runāju caur literatūru vai caur dažādiem žanriem. Es jau, caur literatūru. Kā tas vispār sadzīvo un savietojas, tas, ka tu esi gan rakstniece, gan aktīvisti, jo tiešām tu daudz gan savos dzējoļu krājumos, gan arī prozas darbos runā caur to sievietes pieredzi, bet iezīmējot arī dažādus citus sociālus jautājumus, gan matbūšanu un nabadzību, gan arī savos romānos sieviešu tiesības tādos ļoti sarežģītos un ekstrēmos vēstures notikumos, bet vai tas notiek kaut kā organiski, ka tu arī raksti par šīm lietām, vai, piemēram, sieviešu stand-up tu izveidoji tāpēc, ka tev bija nepieciešama platforma, kurā kaut kā citādāk, cits mēdījis, kā par to runāt, vai kā vispār tas sadzīvot, tā kā tas runāšana publiski par šīm lietām un tas, ka tu raksti tekstus. Vai tu sadali kaut kā apzinātu laiku, ko tu tam veltīsi vienai vai otrai lietai? Nezinu, sieviešu stand-up tā kā arī tā, es nebiju gatava iet uz Latvijā esošā komēdijas komiķu platformu, tāpēc, ka man no viņiem bail. Es vairāk domāju par to mēdīju, ka tā kā tas nozīmē, ka vēl bez literatūras tev bija nepieciešams arī cits kaut kāds mēdījis, ka, tā kā kāpt uz skatuves un uzreiz pateikt, ka šis un šis nav ok. Tas stand-ups, tā kā tur tā ir tik arī kolosāla sajūta, tomēr, ja cilvēks smejas, tā enerģijas apmaiņa ir, tā kā sapratne ir uzreiz, tur var dabūt uzreiz to sapratni. Jā, protams, tā sajūta, ja cilvēki nesmējas vai viņi nešķiet, ka viņi tevi sadzird, vai tieši otrādāk viņi briesmīgi sadusmojas, tad atkal ir sarežģītāk. Bet tas ir varbūt tajā stand-up mēdījā, ka tu vari diezgan ātri pateikt, kas tu notiek. Otrkārt, tu vari, vēl tas ir, es sapratu arī, ka tad, kad tā sieviete stāv uz tās skatuves, vai nebinārs cilvēks, un arī vīrietis, bet es šajā gadījumā gribu vairāk par sievietēm, mūsu kultūra, mūsu paradumi nosaka, ka viņa ir droša, relatīvi droša. Protams, ir gadījumi jau tagad pasaulē, kur viņi tiek tā drošības pārkāpta, tur, piemēram, Andrejai Dvorkinai arī bija jāpiedzīvo uzbrukumu, kur viņa uzstājās ar savām lekcijām, gan, kad viņa bija vīrieši, kas uzbruka viņai, un tad viņai bija jāalgo turpmāk miesasargi, bet arī Salmans Rušdī piedzīvoja tomēr uzbrukumu stāvot uz tās skatuves. Bet mūsu kultūrā ir tas, ka, ja sieviete uzstājas, viņa tur, ja kāds uzstājas un runā no skatuves, viņš ir drošs. Arī Latvijas sabiedrība jau arī baigi nav tik drosmīgi, lai tur ļoti bļautu. Kaut kādas viņi izsaka, viņi tur burkšķi vai kaut ko tur pati resnē vai tur tā, bet komēdijā tas pat varbūt ir ok. Un līdz ar to tā sieviete, un arī es no vienas puses ir baigi nedroši uzstāties, no otras puses tā ir vieta, kur tu stāvi un vari pateikt. Un pēc kultūras dotā viņiem tevi jānoklausās. Un tā ir situācija, kas ir iespēja. Tā kā iespēja pateikt to, kas mums ir jāpasaka.
Un jā, viņi tur varbūt teiks, viņas ir muļķes, tā tālāk, bet tik un tā informācija jau būs izskanējusi. Un tas ir interesanti. Nu jā, un to dod stand-ups arī. Jo, un arī tas ir arī tuvāk kaut kādam teātra sākumam, tur, kur teātris ir laukuma teātris, kur open mic arī ir bez maksas. Un, piemēram, pēdējā open micā bija mums dalībniece Agnese Biļāju, kura sāka jau stāstīt to savu stāstu par, ka viņa ir transpersona. Un tas ir, man liekas, baigi svarīgi. Nu jā. Ir arī, lai ir tā platforma, kur viņi to var pastāstīt. Un viņa ir droša, jo viņa ir prožektori, mēs esam viņai apkārt arī. Nu tad es domāju. Bet par to, bet par to literatūru, prišķiņ jau tā ir arī varbūt tā kā man atkāpšanās teritorija. Literatūra ir vēl drošāka kaut kādā ziņā. Nu, jā. Jo tur jau tev nenāk pakaļ. Un tad, it kā viņa droši, no otras puses tā nav droši tādā veidā, ka, tas ir mans darbs. Ja es runāju lietas, kas ir nepatīkamas valdošajai hierarhijai, es kādā brīdī varu nedabūt algu vai balvas. Tur tas risks, kuru paldies Dievam, acīm redzot, mans temperaments man ļauj neievērot. Tā kā nedomāt par to. Un, jo man šķiet, ka literatūrai vai mākslai, tā taču ir tā mūsu vieta, kur mēs varam liecināt un kur mēs varam būt īsti, un tā ir arī radīt arī patvērumu sev un citiem no pasaules šausmām, bet mums ir pēc iespējas jābūt īstākiem un godīgākiem tomēr. Un tomēr arī Latvijas sabiedrībā jau, es tiešām piedzīvoju, es arī esmu dzirdējusi tos izteikums no kaut kādām balvu pasniegšanas žūrijām, nesaucot nevienu vārdā, bet par to, cik var klausīties par sieviešu ciešanām. Un es teiktu, ļoti ilgi, jūs pirmkārt neesat sākuši pat klausīties, jūs neklausaties par sieviešu ciešanām. Otrakārt, vai tad mēs 2000 gadu un vēl ilgāk, bet Latvijas literatūrā 200 gadus neklausamies par vīriešu ciešanām. Tas ir tas pats, tas pats bailes no tā, tā pozīcijas zaudēšanas vienkārši. Jo, protams, ka šos tekstu nesaka vīrieši, tos saka sievietes. To, cik var klausīties par sieviešu ciešanām. Tas ir sievietes, kas to saka. Un viņas ir sasniegušas kaut kādu pozīciju hierarhijā. Un, starp citu, Sāra Ahmeda par to runā ļoti skaidri, un tā arī noformulējot filozofiski, viņa saka savā Feminist Killjoy handbookā par to, rokasgrāmatā, par to, ka noteikti sievietes tiek ielaistas hierarhijā augstāk, bet ar noteikumu, ka viņas aizvērs durvis nākamajai. Sāra Ahmeda vispār ir absolūti brīnišķīga. Tā Killjoy grāmata ir tā kā fantastiska. Tā ir. Bet, es nezinu, vai es atbildēju kaut kā uz tavu jautājumu, ja tu vari man arī, ja tu, nezinu. Tu vari man tiešāk arī jautāt par to. Bet tu noteikti, tāds tavs ceļoļu krājums Mīklu, piemēram, droši vien ir viens no pirmajiem tādā mūsdienu latviešu literatūrā, ko varētu nosaukt par feministisku un kas pēta tās sievietes pieredzes un vispār kaut kādas sociālas pieredzes, nemēģinot viņas izskaistināt vai kaut kā pārpoetizēt vai iedot kaut kādu pastarpinājumu, kas to padara vienkāršāku. Bet vai tev bija, kā tu nonāca līdz šāda krājuma uzrakstīšanai? Varbūt tas nav tik tieši jautājums, lai tu tā kā detalizēti stāsti par to rakstīšanas procesu, tu to arī, protams, var darīt, bet vismaz manā pieredzē, lai varētu, jo tu vienkārši vairāk kārt teici, ka, ja mēs rakstām, tad ir forši, ja mēs varam būt pēc iespējas autentiskāki un rakstīt par savām pieredzēm pēc iespējas patiesāk.
Un man liekas, ka man tas ir prasījis ļoti ilgu laiku, lai neizmantot arī kaut kādas mākslinieckās izteiksmes līdzekļus, lai arī mēģinātu paslēpties. Literatūra tomēr un īpaši dzeja dod arī ļoti daudz rīkus, kur mēs varam aizslēpties, ja mēs to vēlamies. Un es nezinu, vai tev bija kāds iedrošinājums vai latviešu vai ārzemju literatūra. Tā kā kļūst vieglāk, ja tu redzi, ka arī kāds cits vēl bez manis šo dara, un tad tev liekas, ka es arī tā varu. Un es domāju, kas tev varbūt bija šis iedrošinājums sākt rakstīt par šīm lietām. Jā, bet vispirms es gribu precizēt, es domāju, ar to īstumu un autentiskumu es domāju, ka personīgā pieredze ir avots, liels avots priekš rakstīt literatūru, un arī, bet ar to tās autentiskums man šķiet ļoti svarīgs, bet viņš var izpausties dažādos veidos. Viņš var būt arī ļoti valoda, personiskā balss jau var būt ar daudz eifemismiem vai ar daudz krāsām, vai arī personiskā balss var būt ar daudz aizslēpņiem. Un tad tā kā, tā forma man šķiet varbūt visdažādākā, viņa varbūt arī ļoti dekadentiska. Nē, protams. Tas var būt īsts darbs. Tā kā, jā, es to. Protams. Bet, jā, es saprotu. Bet, es domāju, ka migla jau tomēr, ka to migla tomēr ir tas lielā mērā, tas lūzuma punkts dēļ tā tituldzējoļa. Protams, ka tur ir arī citi dzējoļi, kā Sievietes laime un Zelta migla un visādi citi. Un tur ir arī pilsētas atzimšana, kas ir par geto, bet, jā, tur visādas tās emocionālās pieredzes. Bet, tā kā es jau, man bija, tas bija tas brīdis, kurā man bija svarīgi runāt. Es jau biju, bet zinu kā, tas varbūt kādam šķitīs pārāk vienkārši, bet es biju 2008. gadā aizgājusi pie terapeita. Tas, kas ar mani notika bērnībā, un mana dzīve ir ārkārtīgi, tad mana dzīve ir ārkārtīgi sabojājis, un viņš man ietekmēja man dzīvi arī pirms es aizgāju pie terapeita. Ļoti lielā mērā. Bet tad, kad es aizgāju pie terapeita, tas beidzot kļuva apzinātāk, un es to varēju tā kā, es sāku to kontrolēt. Un tā kā es jau pirms tam biju dzējniece, tad tas bija mans mēdījis, kādā es par to, un kāpēc es vispār kļuvu par dzējnieci vai par rakstnieci, tur, protams, tāpēc, ka puse daļa bija tās, ka grāmatas man tātad izglāba, no kaut kā, atļauja man izdzīvot, un otra lieta, ka manā ģimenē, es domāju, tā kā daudzās Latvijas, varbūt arī pasaules ģimenēs, neko daudz par svarīgām, tieši par to, par ko jārunā, nerunāja. Gandrīz nekad. Nevis nekad, es domāju, ka nekad. Un tad tā literatūra priekš manis arī bija komunikācija ar pasauli. Jo es īsti nebiju iemācījusies kaut kā komunicēt, un tad es caur to literatūru komunicēju. Jā, un tad, protams, es atceros arī, ka es arī runāju ar savu terapeitu par to, ka tūlīt iznāks grāmata, migla, un kā tas būs, un kā tas būs maniem bērniem, un tad mani bērni vēl bija, manam bērnām, man nebija vēl otra bērna, viņi teica, bērns ir mazs, bet arī par to, ka, un tagad es to esmu iemācījusies, ka bērnus netraumē īstenība vai patiesība, viņus netraumē, viņus traumē varmācība un noklusēšana, un skolā es ar to redzu, kad ir šis pārprastais paradums nerunāt ar bērniem par sarežģīto, vai nerunāt ar bērniem par seksualitāti, vai neizglītot viņus par pornogrāfijas traumu, par pornogrāfijas traumu, ko viņi daudzi ir piedzīvojuši. Bet tā kā tikai un tā pašā laikā tur būt izsmejošiem pret bērniem vai klaigāt uz viņiem. Tā. Bet man tad to, es nezinu, te bišķiņ tāda atmiņa vakars, bet par miglu es tieši biju uz Līgas Purmalas izstādi, un
Līga Purmale noformējusi to miglu, un tā, man liekas, bija varbūt otrā grāmata, ko viņa noformējusi, kas varbūt arī ir redzams, bet nē, bet tur arī bija tas piedzīvojums ar to, ka, nē, man ļoti patīk viņas noformējums, visi ir brīnišķīgi, bet tur bija arī tas, ka tur nevarēja kaut kādas tehniski, tipogrāfiskas lietas atļauties, kuras bija iecerēts, bet es toreiz arī atradu, Līga Purmale nevar tik viegli atrast, jo viņa nav sociāli aktīva, un tad es viņu atradu caur galeriju mākslinieci, un tad es viņai biju izdrukājusi un nolikusi to krājumu, un tad viņa man piezvanīja un teica, ka viņa esot sākus lasīt un uzreiz nolikusi nost. Un tad pēc tam viņa ir paņēmusi to krājumu un izlasījusi 4 reizes. Un tad priekš manis tas bija ļoti aizkustoši, un viņa arī teica, ok, jā, ka viņa taisīs to noformējumu. Un arī man izdevās ar viņu satikties. Tas ir tāpēc, ka Līga Purmale glezno ļoti skaistas mīglas, tāpēc es gribēju viņu, lai viņa ir māksliniece. Bet arī tajā visā procesā visas tādas lietas, kas ir notikušas ar tās satikšanās, ir bijušas ārkārtīgi svarīgas un veidojušas man to dziedināšanas lauku. Bet, protams, es ne īsti, varbūt arī no tās mīglas izauga arī vispārējais, jo tas, kas notika, protams, arī bija uzreiz tā kā tas atbildes reakcija tāda. Mēs negribam šito dzirdēt, bet arī, un, piemēram, kultūras sabiedrība, tātad no sākuma viņi bija ļoti atvērti. Tā, es atceros, ka es nolasīju savus dzējojus pirmo reizi dzējnieku pastaigā, tad bija vairāk cilvēki, kur man pienāca un teica, wow, šis ir spēks, un arī man uzaicināja uz rādio, kultūras rondo un nolasīt dzējojus, un tad arī kultūras rondo bija tā kā, jā, mēs gribam, lai tu šo nolasi, un tad pēc tam sākās, pēc tā kultūras rondo. Un viņi arī piedzīvoja tātad es tev saukšu par naida vilni, un kur tātad naida vilni, kurš, godīgi sakot, varbūt atsaucas joprojām. Tātad 2012. gadā iznāca mīgla, un tad Jaukumiņu 2023. gadā uztaisīja Latvijas rādio, un tur tā situācija bija savādāka. Tātad tas ir tas, ko nodara tas naids. Un tā neizpratne un neizglītotība, ka viņa tos cilvēkus, kas pat ir gatavi tā, ok, mēs gribam klausīties, ko tu saki, viņa aizsviež viņus tā kā, oi nē, mēs negribam vairāk piedzīvot šitās briesmas, ka mums tur zvana un mūs lamā par. Un tajā miglas gadījumā, kad es viņu ierunāju tajā rādio, tad arī bija, man liekas, Latvijas avīze, tā kā taisīja tādu materiālu, viņi man zvanīja un lasīja cilvēku sūdzības, un es sapratu, ka tie cilvēki tā kā, un tas bija par dzejoli mīkla, un es sapratu, ka tie ir tātad cilvēki, kuri negrib vai izvēlas nesaprast ļoti tiešu un skaidri saprotam dzejoli, jo tur bija kaut kāda pārmetuma par to, ka tas ir dzejols par, ka es esmu komunisti, jo tur ir treniņu bikses man mugurā. Kaut kāds, tāds absolūti absurds. Tātad, bet, protams, ka cilvēkiem šo liek darīt viņu aizsarga reakcijas. Man liekas, šis komentārs parāda, cik ļoti problemātiski aizspriedumi ir šiem cilvēkiem. Bet labi. Saprotu. Jā, bet viņi izciet kaut ko, kas viņos kaut ko pacē, kaut ko triggerē, un tad viņu tā reakcija ir, ok, es negribu būt tajā jūtīgajā vietā, es uzbrukšu. Un tad viņi uzbruk. Un mūsu kā kultūras, vai kultūras vietām, vai mūsu sabiedrības uzdevums būtu izglītotiem un saprast, ok, tā var būt, tas cilvēks tā rieģē, bet es turpināšu to, kas man ir jādara. Un tā iepriecinošā ziņa ir to, ko tu stāstīji par to, ka tā Latvijas televīzija tātad izsaka to komentāru. Viņi noturās, viņi neaiziet tajā. Tie gadi ir atsevišķi žurnālisti. Protams, un droši vien, ka tāpat žurnālisti, bet tik un tā viņi tur ir, jā.
Nu, un tas, kas mums ir svarīgi, katram individuāli droši vien ir tas, ka domāt par to ir tā, kā ir, bet rūpēties par sevi un neaiziet tajā, varbūt es tieši, neaiziet vainas sajūtā. Jo sabiedrība gribēs teikt, tu esi pat vainīga, bet nenoticēt tam, jā. Jā, ar vainas sajūtu grūti sadzīvot, kas tur tiek tā projicēta diezgan pamatīgi, tad, kad tu sāc runāt vai darīt kaut kādas lietas. Runājot par Miglu, es atceros, ka tad, kad Migla iznāca, man liekas, tu tagad pieminēji to pastaigu. Man šķiet, ka es pat biju tajā pastaigā. Tas nebija Ķīpsalā gadījumā, kur tu lasīji. Jā. Nē, man liekas, ka pie televīzijas torņa, bet tur ir līdzīga vieta, tā kā varbūt, tur ir jā, bet un trepas. Jā, kaut kādā tādā vietā. Un jāsaka godīgi, ka tad manā pirmajā saskarsmē ar Miglu tas nebija vienkārši, man bija 20 gadi tobrīd, un vai 21, varbūt 20, man liekas, un es nebiju gatava tolaik būt feministe un domāt par kaut kādiem šādiem jautājumiem. Man arī bija tiešām ļoti smaga depresija, un es atceros, ka es sākumā pret Miglas cejoļiem jūtu milzīgu pretestību. Man, protams, liekas šokējoši uzzināt, ka cilvēki ir rakstījuši sūdzības, un tad man reizēm liekas tā kā, varbūt es daru kaut kādas problemātiskas lietas, bet tad es salīdzinu savas rīcības ar citu cilvēku rīcībām. Es vienkārši tā kā padomāju, ka šie nav dzejoļi priekš manis, un tad pagāja kaut kādi, es nezinu, 2, 3, 4 gadi, un es atkal atgriezos pie Miglas dzejoļiem un tos izlasīju ar tā kā pilnīgi citu sajūtu, un tas, ko tu minēji, ka Līga Purmala, kas ir grāmatu ilustrējusi, ka sākumā nolika malā un tad izlasīja 4 reizes, jo man tur ir dzejoļi, ko es esmu sev nokopējusi un kur man stāv uz datoru un kurus es laiku pa laikam pārlasu un kas man ir ļoti, ļoti svarīgi bijuši pēc tam tā kā, daudzu gadu garumā, bet tā pirmā atbildes reakcija tajā brīdī arī bija ļoti jauna, bet tā arī nebija tāda, ka es esmu gatava to saņemt ar atvērtu prātu un sirdi. Šobrīd es jūtos droši to pateikt. Paldies, un paldies par to, ko tu sāki. Jā, es to varu pilnībā saprast, es to nevaru tā īsti izjust, jo es esmu to dzejoļu autori, bet es varu to pilnībā saprast un arī pieņemu absolūti to. Man liekas, ka es to laiku dzīvoju noliegumā par ļoti daudzām lietām, un ka tas pats par sevi bija izdzīvošanas mehānisms. Un tas arī, starp citu, ir tas mehānisms, kas bērnus pasargā no nevajadzīgas informācijas vai no kļūdainas informācijas, kas viņiem tiek pasniegta. Tā kā tās ir mūsu iedomas par to, ka ja mēs bērniem stāstīsim par seksualitāti, viņi kļūst par homoseksuāliem cilvēkiem, tas ir neizglītotības rezultāti. Bet, tas ir tā kā, es nezinu, vai es to saucu par dievu, bet, varbūt tā ir psihe vai kas acīm redzot, tomēr kaut kādā, kas piedāvā cilvēkam izējas mehānismu. Un tā literatūra priekš manis ir izējas mehānisms. Piemēram, tajā, vai tā kā, ir tas kaut kāds izteiciens, kas ir jocīgs, protams, un apšaubāms kaut kādā veidā arī, kur tāds dievs aizver durvis, atver logu, tad, ja tās durvis man ciet bija, un arī tā tīri tehniski, kaut kāda man nervu darbība nebija gatava kaut kādos veidos strādāt, tā kā, lai es varētu eksistēt normāli, tad tā literatūra es viņu paņēmu, un viņa bija pieejama, un es viņu paņēmu kā to izējas mehānismu. Un arī gan lasāmā, gan rakstīšana. Priekš manis tas ir tas, un arī pat neprofesionālā rakstīšana, arī jebkura veida rakstīšana. Tas priekš manis ir tas mans mehānisms, kurā es to varu. Un tagad, kad es sāku strādāt skolā, es domāju par to, ka ja man dzīve būtu savādāka, iespējams, ka es tomēr būtu skolotāja. Bet, tad mēs nezinām, kā tas būtu, bet, jā.
Ja tev patīk tā komunikācija ar bērniem, vai tev liekas, ka tu varētu vienkārši ar viņiem runāt par daudzām svarīgām lietām, par ko izglītības sistēma nerunā pietiekami vai nereflektē? Man patīk tā komunikācija bērniem, un tad arī tur ir arī tas, kad, tad, kad protams, tas ir gan arī līdzīgi kā stand-upā, tad, kad stunda izdodas, vai kaut kas mazliet izdodas, tad tas gandarījuma sajūta man ir ļoti liela, un arī tāds enerģija ir, un tā, ka stunda neizdodas, tad ir vāks. Tiešām. Protams, arī es arī, bišķiņ jau arī tas mans, tas jūtīgums pret to varmācību, bet ir arī, vai arī pret to, ka es redzu, ka cilvēki cieši, ka es varētu arī, ka es domāju, ka ir svarīgi ar bērniem runāt un arī, kaut ko palīdzēt, jo es lūdzu tos bērnus rakstīt, arī, dod viņiem dažādus radošos vingrinājumus, un tur ir daudz talanta un daudz sāpju, kas nāk ārā un daudz. Un tas, un tas tāds, ko lai dara. Un es, protams, kad nevaru, un tas nav mans pienākums tā kā palīdzēt. Un tur tā arī tā robeža lieta, tieši kā, es domāju, ka sistēmai jāmainās, bet viņi, protams, arī skola ir tajā pašā mobbingojušajā sistēmā. Un tur vēl tā varas dinamika, kur ir skolotājs neapšaubām vara, bet... tā kaut kādā ziņā tas, par ko daudzi tagad sūdzās par to, kā mūsu laikos, un tagad bērni tādi nekaunīgi un runa, kaut kādā ziņā varbūt tas pat ir labi, ka tās arī apliecina tās pārmaiņas, ka bērni ir drosmīgāki būt rupji. Vienīgais tas, ka viņi arī tajā mobbingošajā struktūrā, viņi arī to pašu, viņi aiziet tajā pašā bieži vien tajā, viņi arī tajā, ja viņiem rāda to, ir varmāka un upuris sistēmu, tādos vai citādos signālos, tad viņi arī, es negribu būt upuris, es būšu varmāka. Un ja viņiem nepiedāvā skolotājs citu izēju, tad ir bēdīgi. Bet piedāvā, ir skolotāji, kas piedāvā. Un tas jau nav, un arī skolotājiem jau nav tik viegli to piedāvāt, jo viņš ienāk tieši tajā sistēmā. Un tas bērns, ja tas skolotājs ir laipnāks, tad viņš domā, tas ir upuris, es būšu varmāka. Tā. Bet skola ļoti atspoguļo tās mūsu sociālās... Es arī skola bija pilnīgi tāds realitātes pārbauda un skaidrība. Es aizgāju uz skolu un sapratu, tās visas manas mūsu vai kaut kādas tās pārdzīvojumi par to, kurš dabūjis, vai mani pārdzīvojumi par to, kurš dabūjis balvu vai nedabūjis, ir tā kā bērni skolā mūs nezina, nelasa. Vārdu sakot, viņiem ir citas problēmas, un viņu tās sociālās problēmas ir ļoti redzamas, un atbalsta trūkums, nerad arī fizisks trūkums, un protams, arī tas, ka, tas, ka viņi nelasa, ja vecāki nelasa, tad bērni arī nelasa, bet arī tā, kā paskaidrot viņiem, kāpēc viņiem būtu jālasa, un tad tā emocionālā inteliģence, kas kāda, kurā skolā, tur, un arī skolā joprojām, un tātad es piemēram, nezinu, es strādāju tātad Valduru skolā, un tur jau ir vēl specifiskāk, bet es domāju, ka, saruna, kaut gan sociālā pedagoģija, manuprāt, ir runājis ar viņiem par feminismu, un viņi viņiem to pasniedz. Jā, tad tā kā, jā, bet, bet arī, tur, piemēram, man, ko lai es viņiem dodu lasīt, kas runātu par LGBT+, un par dzimumu līdztiesību. Un tad es atrodu kaut ko, bet nav tik daudz, un arī, piemēram, tad, kad es viņiem lūdzu lasīt
9. klasē to par Ediju grāmatu, vai tu zini, par ko es runāju? Kam bail no Edija, kas ir par puišu, jaunu vīriešu, kurš ir homoseksuāls vai kurš sāk sevi apzināties kā homoseksuāls Francijas ciematā, kur viņš piedzīvo varmācību no saviem klases biedriem. Laikam nezinu šo konkrēto grāmatu. Un ir tāda grāmata, viņu Mansards izdeva pirms vairākiem gadiem. Un kā viņi uz to reaģē? Un tur tomēr parādās tā reakcija, kurā tad vecāki saka, lūdzu, nedodiet mūsu bērniem lasīt tik varmācīgu literatūru. Bet mēs labi, es teicu, ok, jums tad nav jālasa tā grāmata, bet mēs izlasīsim nodaļu, un tad mēs kopā izlasam visu nodaļu. Bet es vairāk izjūtu to, ka es ar viņiem varu kaut ko kopā izlasīt, bet tā diskusija, viņiem nav, viņi vēl šobrīd nav, viņi tā kā apmulst, tā kā viņiem iedod to informāciju, viņi tā kā, ok, mēs šito paņemam, ok, labi, bet, man šķiet, ka ir, es jūtu to, ka skolās ir, problemātiski arī tas, ka mums nav tāda, piemēram, nosacīta priekšmeta, ka mums nav tas, piemēram, tur, es nezinu, kā to sauktu, bet dzimuma līdztiesības kaut kādu priekšmetu vai, kad mēs par to runātu, vai iekļaujošas, ka mums būtu tāds, tas ir atkarīgs ļoti no skolotāja, no katra skolotāja. Un, protams, ka skolotāji, ja viņiem nav pateikts, tu to drīksti, tad, ka tas ir atkarīgs no skolotāja individuālās drosmes, cik viņi to. Un es, diemžēl, arī skolā tās mikro varmācības piedzīvoju, kur izteikumos tur vai meiteņu vērtējumos, meiteņu uzvedības vērtējumos. Tādus, kas joprojām ir diezgan. Protams, vēl arī joprojām tur kaut kādi tie zēni paliek zēni, tā atmosfēra ļoti, ļoti, ļoti ir, un ja skolā notiek kaut kādas it kā dabiskas lietas, kas ir pusauģu vecumā notiek, kur bērni skūpstās vai apskaujās, tad tā viņa tiek problematizēta pirmkārt, bet otrkārt tiek vainota tā meitene, kura ir izlaidīga. Protams. Un tas joprojām ir, un tas ir... Un tas ir individuālos skolotāju izteikumos par to, ka viņi ir tāda un tāda, un tas ir šausmīgi. Tas vispār ļoti apbrīnoju tev par to, ka tu spēji tā kā, būt skolā. Man liekas, es nekad nebūtu ar mieru atgriezties skolā, jo tā ir bijusi viena no vislielākajām traumām manā dzīvē, kas man ir vispār pilnīgi atņēmusi spēju justies droši jebkādā kolektīvā. Un, es par to arī esmu daudz runājusi terapijā, bet es domāju, ka tā bulijošana vai mobbings, ko mēs pieredzam skolā, ja to teiksim, noliek blakus cits vardarbības formas, ja tu, piemēram, kādam pasaka, ka ka tavi vecāki bijuši vardarbīgi, to tomēr, tāds sakarīgi cilvēki to saprot, ka tas atstāja kaut kādu traumu, bet tad, kad tu saki, ka tevi skolā ļoti nopietni bulijoja, tad, parasti tās reakcijas ir apmēram, kuram, tā ir, to esam piedzīvojuši gandrīz mēs visi, un tu vienkārši tiec tam pāri, bet es savā dzīvē esmu sapratusi, ka tā īsti tas nestrādā. Tu vari nonākt līdz brīdim, kur tu par to nedomā katru dienu, bet tas vienkārši ir izmainījis ļoti daudzus veidus, kā tu vispār spēji būt kontaktā ar pasauli un ar dažādiem notikumiem. Man liekas, ka skola, mana pirmā atbildes reakcija ir, ka man gribas pagriezties un skriet prom. Jā, tas ir tieši tā, tas ir trausmīgi. Tas ir tās traumas, kas paliek un ievainoz visu mūžu. Bet es domāju, man ienāca prātā, ka tāds ar humoru mazliet, es acīm redzot skolā jutos drošāk nekā citur. Un varbūt tāpēc man ir tā kā vēl uzticība un arī kaut kāda. Man bija kādi jauni kolēģi pagājuši gadu, kur sāka strādāt skolā, kur bija superīgi bērniem, viņi ļoti arī patika par angļu skolotāju un viņi arī palīdzēja tur tādos situācijās un runāja ar bērniem, kur piedzīvo to bulijošanu. Bet viņa man arī teica kaut kā, man liekas, viņa bija piedzīvojusi arī savā
vidusskolā lielu bulīšanu, un viņai bija arī acīm redzot skaidrāks un īstāks skats nekā man uz to, jo viņa arī spēja man pateikt, ka es visu laiku tā kā mēģinu iet tomēr uz to institūciju, un tā kā mums ir ko mēs daram, ko mēs iesaistam. Tā kā ceru uz to institucionālo izmaiņu, un viņai šīs cerības arī bija, tur ne. Šajā konkrētajā institūcijā tas nepalīdzēs. Mums jādomā kaut kas cits. Un viņa arī, diemžēl, neturpināja strādāt skolā. Bet es domāju, ka tās, protams, ir divas atšķirīgas pozīcijas, un es arī arvien mazāk ticu institūcijām, bet es neuzskatu, ka man ir absolūta taisnība šajā jautājumā, bet man liekas, ka tā ir tā kaut kāda mūsu pieredze vai backgrounds, un ja tu ir arī labi apzināties, ka tu varbūt arī tiešām ar to savu traumas pieredzi tas nenāk tev par labu atrasties šajā institūcijā, un varbūt kāds cits to var, un savukārt nevarētu būt kādā citā vidē. Bet jā, es arī ļoti atpazīstu tādu pozīciju, ka tu, kad it kā gribi un nāc ar kaut kādu, labo gribu, jo kā tad mēs vispār mainīsim lietas, ja mēs nerunāsim arī ar tām problemātiskajām sistēmām, bet dažreiz ir tā, ka tu ieraugi, ka tur, ka tas nekad, man tā bija muzejā strādājot, ka tas nekad nemainīsies, ka tu vari ierosināt vienu iniciatīvu, citu, bet tu redzi, ka tevi kaut kā nekad nedzird, un ka tas vienmēr ir 100 iemesli, kāpēc nerealizēt šīs lietas, vai kāpēc tā ir kaut kāda tur pati pieejamība ir pati nesvarīgākā pēdējā vietā esošā problēma, kam vienmēr ir attaisnojumi, kāpēc ne, un tu saproti vienkārši, ka tev ir tie resursi varbūt jāizmanto labāk. Tas, protams, ka tev ir darbs kaut kā leģitimizē. Es runāju par sevi. Tev pilnīgi piekrīt. Bet ir sajūta, ka tu beigās vienkārši izšķiet ne tikai savu laiku, bet vispār arī savu dzīvi, kur tu varētu darīt kaut ko citu. Jā. Es tev pilnīgi piekrītu un par šo un es arī domāju, un tas nav tā kā tāda žēlainība, vai pārmēra liels. Es domāju, ka primāri, pirmkārt, vispār kaut ko var izdarīt, primāri parūpēties par sevi un izceļot sevi no varmācības situācijas. Un kaut kādā ziņā jau tā mana, bet savukārt, es arvien vairāk esmu sapratusi, arī sadarbojoties ar terapeiti un strādājot un kaut kā dziedinot, kas ir tās manas robežas, cik es varu un kur es nevaru vairāk. Un arī, bet es esmu arī iepazinis arī tieši skolā strādāt, ka man ir tiesības uzdot jautājumus. Ka man ir tiesības uzdot jautājumus, tiešus jautājumus. Kas tas ir, cik būs, cik man maksās, kas notiks, kas nav arī viegli. Tas nav pašsaprotami. Varmācīgām struktūrām arī viņām nav viegli pēkšņi tajā arī eksistēt. Ko tu mums jautā, ko mēs darīsim? Bet tur ir varbūt arī Valdorfa skola specifika, jo Valdorfa pedagoģija mazliet ir tajā, ka viņa novēro bērnu un tā kā pēc iespējas mēģina neiejaukties bērna darītajā, lai viņš pats nokļūtu pie kaut kādām savām izpratnēm. Un tad es nāku un saku, ko mēs tagad darīsim? Ja viņš skaidri bulījo to otru bērnu, tad viņi ir apmulsuši varbūt arī kaut kādā brīdī. Bet tur arī notiek pārmaiņas lēni, bet notiek. Bet jautājumu uzdošana ir vērtīga, un man liekas, ka tā nav arī tāda pašsaprotama prasme, kas visiem, bez pat prasme, man liekas, ka tiešām tās struktūras un sistēmas ir tādas, kas mūs baigi nemudina to darīt, īpaši, ja mēs esam jau kaut kādā marginālā pozīcijā. Un tur man arī iedrošinājusi, un tā ir iedrošināšanās, un tas prasa spēku, tāpēc, ka mēs esam visu laiku apklusināts, mums ir teikts, kā mums jāuzvedās, kur mums jāiet, kurā brīdī mēs drīkstēsim runāt, bet tā, mums ir tiesības, neskatoties uz to, ka visi saka, ka mums nav tiesību, vai pat ja vāra, piemēram, saka, vai skolotāji saka, ka tev nav tiesību runāt, vai vecāki saka, ka tev nav tiesību runāt, tad tomēr tev jāatcerās, ikvienam jāatcerās, ka viņam ir
viņai, it sevišķi viņai, ir tiesības runāt un uzdot jautājumus. Un to man arī ir iedrošinājusi arī brīnišķīgā Sāra Ahmeda arī ar savu arī lekciju, un kas, man liekas, ir arī tagad grāmatā, kas saucas Complaint, un arī par to, ka tas ir to cilvēku, kurš spēja paprasīt pienākums faktiski, un arī nav ko baidīties, un viņiem, tā kā patriarchālai sabiedrībai, tās mūsu bailes ir izdevīgas, tāpēc, ka viņiem ir viss ripo uz priekšu tā kā smērēts, un neviens neuzdod jautājumus, jo baidās, bet tas ir arī tas, ko mēs varam uzdot jautājumus. Protams, ka neviena negrib būt tā kaitinošā, kas tur uzdotos jautājumus, bet šobrīd jau man ir vienalga. Man neinteresē viņu tas, ko kaut kādi viņi par mani domā. Tāpēc man tā kā whatever. Vēl mazliet, turbūt, atgriežoties pie literatūras, mēs jau gan esam daudzus tos, tu jau arī pat minēji, ka patriarchālajai sabiedrībai mūsu bailes ir ļoti izdevīgas, bet es tāpat bieži domāju par to jautājumu, un mēs arī esam kaut kādās sarunās arī iepriekš, man liekas, par to runājušas, ka cilvēki negrib iesaistīties arī kaut kādās, varbūt lietās, kas varētu izsaukt kaut kādas pretrakstīs. Kā tev liekas, kāpēc tieši kultūrā un varbūt arī literatūras vidē nav vairāk cilvēku, kur būtu gatavi uz kaut kādu politisku aktīvismu vai vispār kaut kādu, laivas šūpošanu? Jo it kā jau liekas, ka tieši kultūras darbinieki ir tie, kam vajadzētu, ka viss ir par to, lai izaicinātu to sistēmu, bet man liekas, ka Latvijā tas tā baigi nenotiek. Vairāk apstākļi, man liekas. Jā, bet viens pirmais es arī gribu pateikt to pozitīvo, bet kad es biju tajā, uz to mēs kurā tu arī runāji iekļaujošā feminismā gājienu, es biju priecīga ļoti, un tā kā arī aizkustināt par to, ka, nebija, tur bija, ka ir tomēr cilvēki, kas runā, ir vairākas jaunas balsis, kas runāja, un tad ir arī, un tik forši runā un gudri, un kad tu runāji gan Ukraiņu, gan Palestīnas pārstāv, gan arī tātad šī sieviete, kas ir seksa darbiniece un arī sociālā darbiniece, un man tas likās brīnišķīgi. Un visi pārējie arī par to resnumu, arī tas kolosāli. Tas man likās, tas bija tik foršs pasākums. Jā, tas bija tāds svaiga gaisa malks, man liekas. Jā. Es arī ārkārtīgi priecājos par šo. Un arī nebija tik, tur tūkstošiem cilvēku, bet bija čupiņa. Un tas ir svarīgi, jo tiešām, man liekas, ka un tās ir tās izmaiņas uz labu, kas varbūt notikušas. Bet, jā, par to, kāpēc nav vairāk apstākļi, man liekas, viens ir arī tā postpadomju kultūras vide un tās ieaudzinātās bailes un arī kultūras kaut kāda glorifikācija vienlaikus, tā kā un dzejnieku un mākslinieku vispār glorifikācija, ka tas ir kaut kas tāds īpašs. Jā, viņš ir īpašs, bet ne tādā veidā, kā mēs to, man liekas, uztveram. Mēs visi esam īpaši tādā veidā, un tas, ko viņš izdara, ir īpaši, tāpēc, ka tas ir viņa īpašā balss. Bet arī tāpēc, ka kāpēc nav vairāk? Tāpēc, ka arī tiek apklusināti, tiešām tās apklusināšanas dēļ. Es taču, Kārlis Vērdiņš uzraksta Zejoja krājumu ledlauži, un tomēr viņš saņem nejaucības un televīzijā, un tādu kaut kādu, es teiktu, kauninošu naratīvu par to, kas tad tas tāds ir, vai tā ir geju dzeja, vai kas, un tad Ieva Melgāve uzraksta definīcijas, kas ir pilnīgi daudzūnieks, un arī viņa saņem to. Un varbūt tāpēc, ka mēs esam maza kopiena, maza tauta, maza nācija, tad tos, kas apklusina, tie, kas apklusina, nav līdzsvarā ar tiem, kas atbalsta kaut kādā brīdī. Un dēļ tās postpadomju vēl pieredzes, tad aiziet tā kā cilvēks pasaka to savu tekstu, viņam saka, fuj, tu tā nevar runāt, tu esi pretīgs,
un viņš nedabū to pietiekamo atbalstu, un arī tā kā viņš ir iemācījies, ka dzejniekam ir smuki jāuzvedās, lai viņu publicētu un aicinātu uz skolām, tad viņš tā kā, nu viņš zaudē to savu spēku un vaibu. Tāpēc tās mākslā, nu, sievietēm, man liekas, ir arī tiešām grūtāk, jo tur kaut kā vēl nāk klāt tas tā vēlme. Nu, es runāju par sevi, caur sevi, bet, nu, es arī pie draudzenēm, tā kā tā vēlme patikt un nezaudēt savu vietu reproduktīvajā tirgu. Ja es būšu tik nejauka pret vīriešiem, pastāstīšu, kā viņi pret mani izturējušies, varbūt viņi man negribēs precēt. Nu tā, kas arī ir kļūdaini, jo tiešām vīrieši tomēr, normāli vīrieši, kurus būtu vērts precēt, nav tik stulbi. Viņi tomēr grib attiecības ar cilvēku, nevis ar stereotipu. Nu, iespējams, ka kaut kur ir tādi vīrieši. Jā, mēs tieši... Nē, nu ir. Not all men. Es regulāri šo saku Karīnai, ka lielākā daļa vīrieši man liekas tā kā absolūti stulbi un briesmīgi, un tad viņi man vienmēr saka, nē, tā jau nav, ir taču arī tur sakarīgi vīrieši, un tad es viņai kaut ko prasīju, cik mēs tādus pazīstam, un tad mēs reāli sākām, un skaidrs, ka šis ir joks, es gribu jau to sākumā pateikt, bet mēs joki. Gājām cauri Facebookam un domājām par kaut kādiem, nezinu, tur viņas bijušiem dzīvokļu pietriem, kas arī lielākā daļa sakarīgo vīriešu, ko viņi varēja nosaukt, kas man liekas, šis ļoti kaut kāds vispār nav reprezentabls sabiedrībai, ja tā ir tur vegānu komūna, bet, ka tie vīrieši tomēr ļoti maz atradās, kurus mēs abas atzinām, ka šie ir sakarīgi vīrieši. Nu, nav tā, ka mēs pazīstam ļoti daudz cilvēku, bet nav tiešām tā, ka sakarīgi vīrieši mētājas apkārt. Nu, man liekas, ļoti maz viņi ir. Es arī jūtos ļoti tā kā, es neizmantoju tos saukļus, ka ienīstu vai neienīstu vīriešus, bet es jūtos ļoti piesardzīgi par lielāko daļu vīriešu, un es domāju, ka tam ir pamatot iemeslu, un man vispār nav nērti to pateikt. Jā. Iespējams arī, ka tie vīrieši, kuri ir normāli audzināti un līdztiesībā audzināti, viņi tomēr piedzīvo tās privilēģijas, kas viņiem tiek no patriarchālas sabiedrības, un līdz ar to viņi ir apmulsuši šajā brīdī, kurā viņiem sievietes saka, klausies, baigs tūbi visiet un beidziet mūs slepkavot un izvarot. Viņus ļoti tas samulsina. Pirmkārt, varbūt arī, ka viņi tā nejūt sevī to varmācību, bet otrkārt viņi negrib arī, tēļ savas privileģētības, viņi arī to tā kā nespēja saskatīt, kur tad tas notiek, Jā, es par sakarīgiem uzskatu tikai tādus vīriešus, kuri tā kā šo saprot. Latiņa ir ļoti augsta, lai kāds vīrietis būtu tikt uzskatīt nonākt sakarīgo vīriešu kategorijā, un tāpēc viņi arī tik maz tā kā atradās. Nu jā, un jā. Jo ir tādi vīrieši, kur tad, piedod. Man liekas, ir tādi vīrieši, kur tad, kad tu saki, ka tā kā eksistē vardarbība pret sievietēm, kur nesāk runāt tam pretī, un kuriem nenotiek kaut kāda histēriska pašidentifikācija, un kuri saka, ka tā kā tas, par ko feminisms runā, ir svarīgi, un sievietes tiek objektificētas, un kur neieslēdzas tas kaut kāds atbildes, kaut kāds pretestības mehānisms, bet tas reti notiek. Ne, ka es vispār daudz sarunātos ar vīriešiem, bet es esmu to piedzīvojis. Tāpēc šajā podkāstā nav vīrieši. Gandrīz visas ir sievietes, kurš šeit uzaicina. Jā, es nezinu. Es godīgi sakot nezinu. Bet, varbūt tas būs... Es vispār, es nezinu. Iespējams, ka ir kaut kur. Nē, es esmu piedzīvojis situatīvi, kad ir kāds vīrietis, kurš saprot un tā kā ir feministiski noskaņots, un tad atkal kaut kas cits to var pilnībā izmainīt. Vai, es vispār nezinu, ko ar to darīt. Es nezinu, bet šobrīd man, es arī, bet es zinu, ko es gribēju pateikt. Tātad man arī bišķiņi ir bāžas par to mūsu turpmāko, jo tie vīrieši bieži aiziet no ģimenēm, un tās sievietes audzina tos bērnus, bet viņas audzina viņus un arī zēnus, un noteikti ir, ka vesela pulks brīnišķīga mamma, kuras audzina viņus vienlīdzībā un feminismā, bet
tās sievietes arī ir nomocītas un dažādos stereotipos, un tiešām viņus var audzināt visādi. Jā, man arī strādājot arī, jā, interesanti, bija literārajā akadēmijā strādājot ar prozīķiem. Man viena jauna autora teica, es uzrakstīju vienu stāstu, kas Ingai patiks, un es jau biju tā kā saspringta par šo apgalvojumu. Un tad, jā, un tad tas ir ļoti labs stāsts, tāpēc, un es ceru, ka nopublicēs drīz punktumu, bet tas ir stāsts par seksuālu varmācību. Un tad es tajā brīdī, bet arī tā kā, man viņš tiešām, man viņš patika, kā uzdrošināšanās un literārs veikums, bet man tiešām nepatīk, kad cilvēkiem ir kaut kas tāds bijis jāpiedzīvo. Un es jūtos izmisusi par to, ka mums ir jāstāsta šie stāsti. Man tas nepatīk, bet šis formulējums vai šis tā ierāmēšana vai tas plauktiņš, kas man ir piešķirts Latvijas kultūrā, es jau viņu dažreiz jūtu. Bet es arī saprotu, ka tas ir arī cilvēku, arī konkrētajā gadījumā tas bija tā kā, lai mazinātu kritiena sāpīgumu vai kaut kā, tā kā, es jau to nopietni nedomāju, bet Ingai patiks. Tā. Bet, jā, arī es arī tajā literārās akadēmijas grupā jūtu, kad, to vienkāršoti, ka mēs strādājam ar laiku, mans jautājums bija, kur ir jūsu dusmas, viņas bija bišķiņa aiz tiem efēmismiem, un tur arī katrai no viņām bija individuāla balss, bet tās dusmas man šķiet ir svarīga emocija. Kaut kad arī tur visādi uzskata, ka tās ir tikai virs emocija, bet viņu ir svarīgi apzināties, man liekas, šobrīd, un arī kultūra ir tas veids, kādā mēs varam runāt par savām dusmām. Māksla, kultūra. Un tāpēc, piemēram, ir svarīgi, ka PEN iestājas par Brekti, var patikt vai nepatikt viņa mākslas izpausmes, bet ir ļoti svarīgi aizstāvēt viņu, jo caur viņa mākslā arī var redzēt kaut kādus dusmas un savādāku skatu uz sabiedrību. Ko tu vispār domā par to Brektis gadījumu? Tādā nozīmē, ne tieši par viņu konkrēto mākslas darbu, bet man vispār šķiet, ka tas ir diezgan satraucoši, ka tā kā kaut kāda nacionālās apvienības politiķu spiediena rezultātā policija uzsāk procesu pret Brekti, tajā pašā laikā arī zinot, ka policija nerosina lietas par naidarunu, par vardarbību, un tad šis ir tas lielais pārkāpums, un vispār, ja mēs tā kā domājam, par PEN, kas visā pasaulē iestājas pret vārda brīvības ierobežojumiem un par mākslinieckās izteiksmes brīvību un vispār dažādu veidu tiesībām, man liekas, ka bieži, tad, kad mēs domājam par vārda brīvības ierobežojumiem, mums tā likumsakarīgi vispirms nāk prātā kaut kādi autoritāri režīmi, un tādi, diemžēl, pasaulē ļoti daudz šobrīd, kur tā kā pastāv atklāta cenzūra, un neviens to arī neslēpj, un ir notiek autoru vajāšanas un aresti, un arī slepkavības, un tā kā, tiešām briesmīgas lietas. Bet tad, kad mēs domājam par demokrātiju, tad ir tā sajūta, ka demokrātijā jau, tā kā, principā var rakstīt un teikt visu, ko vēlas, un tā mākslinieckās izteiksmes brīvība ir, tā kā, gandrīz neierobežota, kamēr vien neapdraud kādu citu cilvēku dzīvību vai drošību, bet tajā pašā laikā mēs redzam, ka ir kaut kādas mākslinieckās izteiksmes formas, kuras tomēr saskars ar, ne tikai ar kritiku, kas būtu absolūti normāli, bet, ar naidu, draudiem un šajā gadījumā arī ar institucionālu vēršanos pret tā kā konkrēto mākslinieku, un ka tev liekas, vai par to, arī tāpat arī noteikti kādi politiski uzskati, ka it kā jau mēs varam paust visādus uzskatus, bet ir noteikti uzskati, kur paušana arī rezultēsies ar naida vilni labākajā gadījumā. Vai tās tie kaut kādi mēģinājumi ierobežot vārdu mākslinieckās izteiksmes brīvību, viņi ir tādi, par ko mums vajadzētu nopietni satraukties? Es domāju tieši Latvijas situācijā šobrīd, vai tas tikai kaut kāda tāda fona lieta, kas
tā notiek, cilvēkiem nepatīk, Nē, viņi mums rēģēja. protams, ka mums ir jāsatraucās par visiem šiem gadījumiem, un tas arī ir labi bijis, kad aizvadītajos gados tās satraukuma reakcija tomēr ir sekojusi tai mēģinājumiem cenzēt mākslu. Bet ne visos gadījumos, jā, laikam ir arī kaut kādi gadījumi, kas ir bijuši izslīdējuši nepamanīti, vai mākslinieks tur ir pakļāvies, tur bija tā foto izstāde, kuru... Čekas mājā? Vai, bet... nē, tā bija kādas jaunas sievietes foto izstāde. Bet labi, man ir... Un tur... tur man jāprecizē. Bet, es nezinu, es nevāku... Demokrātija. Mums ir demokrātija, bet, pirmkārt, viņa ir patriarchāla demokrātija. Tas, protams, arī ļoti svarīgs aspekts, ka tā vai tajā demokrātijā vispār ir visiem patiešām līdztiesība. Nē, nav, bet... Un tā sieviete, to, ka mēs runājam par tām sievietēm, viņu bailēm, tādu vai citādu iemeslu dēļ, vai lai patiktu vīriešiem, nepaust savu viedokli vai paust kaut kādu rožaināku viedokli, tā, protams, ir sieviešu autoru pašcenzūra milzīga. Apzināta vai neapzināta, bet, tas, kas... jā, bet par to, kad... Protams, ka ir svarīgi, tāpēc arī svarīgi, ka tas pen ir atjaunots un arī, ka tu viņu šobrīd turpini vadīt un uzturēt. Kaut tas varbūt dažbrīd ir, tā mūsu latviskā vai es nezinu, kāda postsapadomju neaktivitāte varbūt ļoti kaitinoša un izaicinoša cilvēkam, kurš ir pen valdē vai pen vadībā. Bet svarīgi ir, ka tā organizācija ir. Bet arī, protams, lai viņi varētu iestāties tajā brīdī, kad kāds, un tad kā citi, piemēram, žurnālistu organizācija arī šad ir iestājusies, un vēl bija labs tāds signāls, man patika, man iepriecināja tas, to, ko Ievaro Biškopi publicējusi par to, ka sabiedrība bija sašutusi un rakstījusi vēstules par to, ka Latvijas televīzija rāda Zaļo robežu. Un tad tas nacionālā NMLPP vadītājs Edmunds Apsalons sniedz to izsvērto atbildi, bet kura bija uz līdzvērtību aicinoša un izskaidrojoša, kāpēc ir vajadzīgs demonstrēt šādu filmu un kāpēc tas nav pārkāpums. Un tā kā tas bija arī tāds iepriecinošs signāls. Bet es nezinu, kas būs. Visi gudrie, jaukie cilvēki, kā Judita Butlere, un man liekas vēl kāds to teica, ka būs grūti, bet ka mums nevajag zaudēt cerību un ka vajag būt drosmīgiem. Vara, protams, grib iebaidīt cilvēkus, lai viņi būtu paklausīgi un neko neteiktu par varas izdarībām. Un es baidos, ka tur ir tāpat kā, diemžēl, man liekas, tā cilvēka psihe tik trausla, ka tur ir tā, ka, kvantitatīvi tie nodarījumi, mēs viņus varam ar distanci salīdzināt, bet individuāli viņi nav salīdzināmi. Es ar to tūlīt paskaidrošu, vai arī kvantitatīvi mums kā sabiedrībai tas ir sliktāk, bet individuāli varas pārdarījums individuālam cilvēkam ir smags nodarījums jebkurā gadījumā, un tāpēc par to māksliniekam arī cilvēkiem jārunā. Es to domāju tā, ka, piemēram, mēs saprotam, kādā veidā Afganistānas sievietēm ir daudz sliktāk nekā mums. Daudz, un tas mums kā pasaules sabiedrībai, tas, kas notiek Afganistānā, ir briesmīgi. Un tas bojā visu to mūsu lielo ķermeni vienkārši un dara, mēs esam slimi šobrīd. Mēs visi, tas ķermenis, pasaules ķermenis ir slims ne tikai dēļ Afganistānas, bet, protams, daudz kā cita, bet individuāli arī tas nodarījums, ko nodara viens mūzikas skolas
mūzikas akadēmijas pasniedzējs vai skolas pasniedzējs, kurš ir varmācīgs un izmanto savu vāru netaisnīgi. Individuālajai sievietei, cilvēkam, bērnam, tas ir tikpat traģiski, kā tas, kas notiek visai tai nācijai. Un tāpēc ļoti svarīgi ir iestāties par jebkuru gadījumu, kur tu ieraugi, un ar saviem līdzekļiem runāt par to, šī ir cenzūra, vai šis man liek būt pašcenzūrā, vai, un arī gadījumā, kurā ir acīm redzama varmācība, tur sabiedrībā ir grūtāk novērsties, kaut arī, protams, mēs novēršamies un vienkārši tās pašas, tā pati Trumpa murgainums, tas ir tā kā mēģinājums, neskatāmies uz to, ko Krievija dara mums, jā, bet arī gadījumos, kur ir jo tie katastrofālie gadījumi, kur tā kā milzīgā tā varmācība, viņi jau izaug no tiem mazajiem piekāpšanās gadījumiem arī. Jo, arī tajā gadījumā ar to Nīlu Geimanu, diemžēl tur ir tā sieviete, kur pirms 20 gadiem piedzīvojusi, būdama viņa draudzene un piedzīvojusi varmācība no viņa pēkšņu, tā kā, ka viņa redz, ka viņam aiziet ciet, un viņa piedzīvo no viņa to varmācību, bet viņa nevienam neko nav teikusi, tāpēc, ka viņš ir mans draugs, un tas bija kaut kas nesaprotams. Viņa nav arī ar viņu par to runājusi, bet viņa nevienam nav teikusi. Un tagad viņa arī teica tajā podkāstā, ka viņa teica, ka viņa nožēlo, ka viņa to nav teikusi. Jo viņš attīstījās tajā savā varmācībā. Jā, es arī noklausījos to podkāstu, man likās arī tik kaut kā, varbūt ne šokējoši, es nezinu, vai man daudz, kas var šokēt šajā sabiedrībā, bet ka arī policija, tad, kad es pēkšņi aizmirsu, kā sauc to sievieti, ap kuru vispār centrējās tas stāsts, kura bija auklīte. Vai Patricija varbūt, bet es neesmu arī. Es neatceros, un jūs viņu Mēs vasarā. Varam paskatīties. Jā, es vasarā klausījos viņu, tāpēc man ir aizmirsies, bet ka viņa pat bija gājusi uz policiju, un ka policija nebija to vispār uztvērus nopietni, kas iespējams ir tāpēc, ka labi, tur tas pierādījuma trūkums un skaidrs, ka šāda veida lietas ir ļoti grūti izmeklēt, bet es domāju, ka tam ir diezgan liela saistība ar to, ka tas ir Nils Geimans. Protams, jo viņam ir vēl viens slānis. Jā. Viņš ne tikai ir vīrietis, viņš ir slavens vīrietis, pie tam viņš ir vīrietis, kuram ir laba reputācija līdz šim. Ļoti laba reputācija. Un, jā. Un, protams, ka mēs arī, interesanti, bet šitajā pēdējā stand-up open micā bija kāds puisis publikā, kurš sevi tā kā pašcenzēja. Viņam laikam kaut kādos situācijās viņa sevi nepašcenzēja, bija diezgan briesmīgi, bet viņš sevi pašcenzēja, jo Mairita, kas vadīja pasākumu, viņam jautāja, kas tevi besī? Un viņš teica, es varētu pateikt, bet mani tūlīt kancelēs. Tad, ja es pateikšu, mani kancelēs. Un tad tā kancelēšana, kuru tagad izmanto pirms apklusināšanai, pirms mēs vispār esam kaut ko pateikuši, jā, tas arī ir tāds biedēšanas rīks kļuvis par ko, tagad jā, es tūlīt pateikšu, kā ir, tur visi kungi Facebookā pateiks, kā ir, bet tu nebaidieties, bet es zinu, ka man radikālās feministes tūlīt kancelēs. Tipa cilvēkiem, kur izslēgs no kultūras vai... Bet mēs redzam, ka tas nenotiek nekāda īsta. Mēs redzam, ka tas nenotiek. Latvijā nenotiek kancelēšana. Protams, ja mēs skatāmies ārzemju piemēriem, tas var būt gan diskutabls fenomens, bet es Latvijā neesmu īsti redzējis nevienu kancelēšanas piemēru, ja nevienīgi kancelē feminists. Un pie tam vēl ir tas, ka tie cilvēki, kas runā par pārdarījumiem, viņi ir bijuši no kultūras kancelēti gadsimtiem.
Tātad, ja mēs izmantojam šo līdzību. Bet jā, viņš ir tāds tikko Judith Butler, bet tas bija pirms, viņa bija sniegus to interviju pēc Trumpa ievēlēšanas, bet pirms šitās krīzes. Man liekas, ka, cik es sapratu, viņa teica par to, kas mazliet sasaucas ar to kancelēšanu, to, ka viņa nedomā, ka mums vajadzētu lietot arī apzīmējumu fašismus, tā kā nekritiski, vai kaut kādus tos, nevis tāpēc, ka viņi nebūtu fašisti, bet tāpēc, ka tas ir vienkāršo situāciju. Un tad varbūt, kad tā kā arī tajā kancelēšanas vai atcelšanas kultūrā, vai arī, ka mēs varam tomēr, ka mums tomēr katra kā personības uzdevums ir mēģināt, tad pirmkārt rūpēties par sevi, otrkārt skatīties uz katru situāciju un mēģināt viņu izprast, tajā aktuālajā vietā un mēģināt viņu, protams, paralēli izglītoties un saprast un lasīt par vēsturi, bet tā kā mēģināt viņu katru to situāciju izprast tajā, kur viņa notiek bet, turpinot iestāties pret to varmācību. Es tev esmu pajautājusi, visu, ko es vēlējos, vai tev ir varbūt vēl kaut kas, ko es tev neesmu pajautājusi un ko tev liktos svarīgi noslēgumā pateikt? Es vakar dzirdēju to kaut kādu Kurtu Vonnegūtu vecumdienās, kurš arī, protams, bet viņš teica, ka neskatoties uz to, cik stulba ir valdība vai kas notiek apkārt, tā kā mūzika ir skaista. Tur arī tas viss uzdod visādus jautājumus, kas ir tie, kas to mūziku drīkst atskaņot un nedrīkst. Bet tai pašā laikā arī par to jau arī ir Sāra Ahmete arī runā par to, ka man liekas, viņa runā par to Feminist Killjoy sakarībā, ka, kādreiz mēs varam mēģināt, lai vienkārši atpūstos, nolikt to mūsu kritisko prātu malā un noskatīties kādu filmu. Bet es domāju, ka, es gribu pateikt, ka, to, ka jūs, kad rūpējaties visi par sevi un arī atpūšaties un klausties skaistu mūziku. Tā jau arī ir aktīva pretošanās kapitālismam. Jā. Un tās rūpes par sevi. Un arī, bet ja jums ir drosme un spēks, tad arī runāt un arī nebaidīties arī mākslā tomēr. Tā māksla ir tas mūsu arī tas glābiņš un patvērums. Viņa var kļūt šobrīd par patvērumu. Gan tā māksla, ko mēs rādām, gan arī tā māksla, ko mēs baudam un skatāmies. Būt drosmīgiem, rūpēties par sevi un tad arī varbūt dabūt to spēku parūpēties vēl par kādu. Paldies, ka klausāties Intersekcionalitātes istabu, podkāstu par iekļaujošu feminismu, aktīvismu un sociālu taisnīgumu. Ja jums patīk šis saturs un ir tāda iespēja, jūs varat atbalstīt podkāstu veidošanu. To var darīt Intersekcionalitātes istabas Patreon kontā vai ar vienreizēju ziedojumu PayPal. Nepieciešamās saites varat atrast sērijas aprakstā. Jūsu atbalstam ir ārkārtīgi liela nozīme. Podkāstu Intersekcionalitātes istaba veido Katrīna Rudzīte, montē Karīna Ješkina un mūziku veido Gundaga Graudiņa.